Pasūtījuma apmaksa no klienta skata punkta Shopify veikalā. Izvēlēto preci ievietojumu grozā un klikšķinam noformēt pirkumu. Pēc nepieciešamās kontaktinformācijas aizpildīšanas turpinam ar piegādes izvēli. Shopify piedāvā izvēlēties piegādes metodas, taču nav iespējams atzīmēt sev vēlamā pakumāta adresi. MeCommerce tam ir izveidojis risinājumu, ko parādīšu video turpinājumā. Dodamies uz apmaksu. Redzam, ka maksājuma platforma nodrošina MeCommerce. Pabeidzam pasūtījumu. Tālāk klients tiek novirzīts uz Simple Checkout logu. Redzam, ka klienta dati ir ielasījušies automātiski. Tālāk dodamies pie piegādes veida. Šis ir risinājums, par ko minēju iepriekš video. Mūsu logā iespējams atzīmēt gan vēlamo piegādes veidu, gan varam izvēlēties sev iemīļoto pakumātu. Tālāk atzīmējam sev vēlamo apmaksas veidu. Karš maksājuma vai internetbanka, es izvēlēšos Svetbank. Un klikšķinam apmaksāt. Un redzam, ka pasūtījums ir apstiprināts. Ko jūs kā tirgotājs redzat administrācijas panelī? Tagad apskatīsim mūsu iepriekš veikto pasūtījumu no Shopify admin vides. Dodamies uz pasūtījumu logu. Un šeit mēs redzam mūsu izveidoto pasūtījumu. Uzklikšķinot uz tā, šeit redzams visas detaļas. Pasūtījuma status, redzam, ka pasūtījums ir apmaksāts. Klienta sadaļa ar adresi, klienta detaļām, kontaktinformāciju. Zemāk redzams, ka pasūtījums ir apstrādāts, un tas ir apstrādāts ar MeCommerce platformu. Un šeit var atkārtot nosūtīt e-pastu gadījumā, ja klients nav saņēmis apstiprinājumu e-pastu. Šai pašā sadaļā orders parādīšu, kā veikt naudas atmaksu. Tikko jau apskatījām visas detaļas par pasūtījumu, un šeit augšā labajā malā iespējams atmaksāt naudu klientam par atgriezto preci. Spiežam uz Refund. Šeit jānorāda iemesls, kādēļ mēs atgriežam klientam naudu. Un labajā pusē norādam naudas summu, kādu atgriezīsim klientam. Naudas summa var būt daļai vai pilnā apjomā, un spiežam Refund. Šeit automātiski klients saņems paziņojumu par veikto naudas atmaksu. Pēdējais solis ir paciņas sagatavošana un nosūtīšana klientam. Dodamies uz MeCommerce Payments aplikāciju. Un šeit redzam, ka mūsu pasūtījumam jau ir izveidota Omnivas paciņa. Viss, kas mums atliek, ir izģenerēt adrešu karti. Varam ieķeksēt vairākus vai tikai pēdējo un nospiežam uz zilās pogas ģenerēt PDF label. Un šeit ir automātiski noģenerējusies adrešu karte un mēs varam nosūtīt klientam paciņu. Sazinies ar mani par īpašo piedāvājumu savam uzņēmumam. Paldies, ka noskatījies līdz galam! Atā!